Slavēts Jēzus Kristus, prieks būt jūsu vidū un dalīties ar liecību par brīnumu, kuru paveica Visvētā Jēzus sirds. Man te rokās ir tāds zīmējums no viena svētdienas skolas bērna Polijā. Man uzdāvināja svētdienas skolas skolotāja. Pienāca man klāt baznīcā pēc mises un teica, jūs esat svētceļnieks, jūs ejat uz Santiago? Es saku, kāpēc, kā jūs uzzināt, ka es esmu svētceļnieks? Kā jums mugursoma? Uz misi baznīcā parasti nenāk ar tādām mugursoma neviens skaidrs svētceļnieks, bet ne uz Santiago, bet uz Romu. Un viņi saka, mans tēvs arī pirms 10 gadiem gāja uz Romu ar kājām un atpakaļ. Tā kā viņš vēl trakāks par manīm bija. Neatceros pilsētu kaut kur Polijas vidū. Vīrs bija gājis ar kājām uz Romu un atpakaļ. Tā kā mēs neesam vienīgie tādi. Tātad stāsts būs par Visvēto Jēzus sirdi, un šī liecība ir, lai dotu viņam godu un pateicību. Sākām mēs mūsu svētceļojumu 19. martā no Svētā Jēkaba katedrāles. Mēs izgājām trietā. Es, mans draugs un mans dēls, bet dēls saaugstējās un pēc 3 dienām viņu nācās aizsūtīt mājās, kā ceļu mēs turpinājām divatā. Un pirmos 1000 kilometrus, var sakot, pāri visai Polijai, mēs gājām kājnieku ātrumā. Mans draugs gāja ar kājām, es braucu ar riteni blakus, vedu visas mantas smagās. Es jau sākumā sapratu, ka es ar kājām neaiziešu tādu gabalu, bet mans draugs uzstāja, ka viņš grib ar kājām un par katru cenu. Bet, cita starpā mums ir 52 un 53 gadi, tā kā domāt jau visu kaut ko var, bet bija tā kā bija. 1000 viņš nogāja, un tad viņš sabeidza pēdas, un tad viņam bija vai nu jābrauc mājās, vai nu jāpiekrīt braukt tālāk ar riteni. Un tad mēs nopirkām otru riteni, un tad jau braucām tālāk ar riteņiem. Bet viss sākās ar ziņu Katolis LV. Es izlasīju par jubilejas gadu. Pagājušajā gada decembrī arhibīskaps Zbigņevs svinēja jubilejas durvju atvēršanu katedrālē. Decembra beigās Svētās ģimenes svētkos. Un es tur gribēju būt tādā misē, un arī es tur biju. Un šīs mises laikā es sapratu iekšā tādu vēlmi, kad es gribu doties uz Romu. Es nezināju vēl kā, ar kājām, vai ar riteni, vai ar mašīnu, vai ar autostopiem. Es vēl nezināju, kā es to darīšu. Bet man bija skaidrs, ka es gribu, lai šis ceļojums ir tāds ilgāks. Vai no ar kājām, vai no ar riteni. Un es sapratu, ka tas ir pilnīgi, crazy. Bet es domāju, kā būs, tā būs. Sākšu lūgties par to. Un man par prieku, un sieva man piekrita. Mani palaist šitī garā ceļā uz vairākiem mēnešiem. Un tas jau bija pats galvenais. Ja sieva dod savu svētību, tad var droši iet. Mans draugs Mārcis, viņš ir celibātā, viņam nevienam atļauju nebija jāprasa. Viņš uzreiz arī piekrita un devās ceļā kopā ar manīm. Tas tā ievadam. Bet 4 mēnešu svētceļojumu es nepastāstīšu 10 minūtēs, tāpēc es uzreiz ķeršos pie paša galvenā, pie liecības. Jēzus svētā sirds. Šo es nopirku Čenstohovā, kādā no priesteru veikaliņiem. Un es to gribēju, vēl neesmu izdomājis, kur es to varētu piešūt, bet šī zīme, šis simbols man šobrīd ir visdārgākais. Un tas ir mana svētceļojuma kopsavilkums un auglis un arī mērķis. Jēzus svētā sirds. Un tas notika Augustovā, apmēram, tas ir svētceļojuma pirmā trešdaļa. Es piedzīvoju brīnumu, es piedzīvoju dziedināšanu. Man bija pārtikas nepanesamība, jeb alerģija. Ārsti nevarēja atrast nekādu vainu. 7 gadus es nevarēju ēst
90% ēdienu to, ko citi cilvēki ēda. Ne gaļas ēdienas, ne miltēdienas, ne saldumus, neko ceptu, neko kas ir asāks par svaigi rīvētu dārzeni ar olīveļu un auzu putru. Un tā es 7 gadus dzīvoju. Un tam ir liecinieki, mana ģimene un mana kopiena un arī ārstu izmeklējumi. Lūk, un Augustovā mēs nakšņojam vienā vietā, un tur viens jauns diakons prasa, vai jums kaut ko vajag atnest paēst, es tagad eju uz veikalu. Nu, es viņam saku, var kādu apelsīnu atnest man. Es jau zinu, ka es neko citu nevaru ēst. Bet viņš atnāk ar pilnu maisu ar pārtiku, un es tāds priecājos, pateicot, protams, cik cilvēkam laba sirds, un tā, vismaz Mārcis varēs noēsties, mans draugs, tagad nebūs 3 dienas jādomā par ēdienu. Bet kaut kas man lika pagaršot tur jogurtiņu, cepumiņu, un es esmu pats šokā no tā, ka man nav nekādas reakcijas. Nekas negļotojās, kakls nepamst. Un 2. dienā es atkal, priesteris mums aizved uz restorānu, pabaroja vistas filē ar rīsiem, un nekādas reakcijas. Kaut gan iepriekš man uzreiz no pirmā kumosa būtu uzpampis kakls, un es nevarētu neko paēst. Un tad es sāku domāt, ir noticis Dieva brīnums. Es esmu dziedināts. Un tad es sāku domāt, kur tas notika. Tas notika Augustovā Visvētās Jēzus sirds bazilikā. Citu izskaidrojumu man nav. Es skaidri zinu, ka Jēzus ir svētā sirds, man ir dziedinājusi. Un es domāju, ka es varu doties mājās. Tāds brīnums necerēts. Man ir kaut kādas vēl arī citas slimības, kā jau mūsu vecumā cilvēkiem ir. Ja? Es par visu kaut ko citu lūdzos. Par šo es nemaz nelūdzos. Es to biju pieņēmis, samierinājies, upurējis Dievam. Var teikt, kā mums baznīca māca savas ciešanas savienot ar Kristus ciešanām, un tad tam ir kaut kāds labums. Un es to biju pieņēmis, un redz, Dievs ņem un tevi dziedina, tad, kad tu to vismazāk gaidi un faktiski vispār negaidi. Lūk, slava Visvētie Jēzus sirdī. Un tad no šī brīža mani visi nodomi bija tikai viens nodoms, Jēzu savieno savu visvēto sirdi ar manu sirdi. Un visi pārējie nodomi tad tā kā šajā visā vienā nodomā sagāja kopā. Lūk tā. Dažas sīkums par to, kā mēs ceļojām. Mēs ceļojām tātad ar riteņiem, braucām apmēram 50 km dienā. Citreiz 10 km, citreiz 70, atkarīgs no tā, vai tā bija kalnaina vide vai ne. Un nakšņojām mēs draudžu mājās, pārsvarā meklējām draudžu mājas. Ja nebija, tad arī kultūras nami un kaut kādas sporta zāles, un arī, kad siltāks laiks palika, tad arī teltī. Un viseksotiskākā vieta, kur mēs nakšņojām, bija kokā. Tā kā Strāzdi ķirsī nakšņojām. Tas bija Slovenijā, viens ģimenes tēvs bija uztaisījis vectēvs savam mazdēlam štābiņu kokā, tādu ar logiem, ar durvīm, bet, caurvējš un tā. Diezgan vēsa tā nakts bija, bet, mums bija kur gulēt. Mums toties arī labi pabaroja, bet, štābiņā gulējām. Un, protams, 4 mēnešu laikā daudz visādu kuriozu ir bijis, bet pārsvarā ir jāliecina par to, ka mēs bijām ļoti labi uzņemti un bieži vien no pirmās reizes. Un mēs sakam, mēs esam svētceļnieki no Rīgas uz Romu, jubilejas gadā, un dodamies, cerības svētceļojumā uz svētajām durvīm. Kristus mīlestības vārdā mēs lūdzam naktsmājas un siltu tēju, Pēc tādiem siltiem vārdiem reti, kurš, varbūt palikt vienaldzīgs. Parasti viss uzreiz piekrīt, un kurš iedod uz grīdas pagulēt, kurš vēl kaut kādā šķūnītī, kurš, teiksim, viesnīcā labiekārtotā, kā mums šeit ir,
dažādas vietas, bet galvenais, lai mēs nebūtu uz ielas, lai ir kur tēju uzvārīt un tā, lai drošībā var pārgulēt. Nu tā. Un šis svētceļojums nebeidzās ar Vatikānu, protams. Mēs to iepriekš nebijām plānojuši. Tātad 19. martā mēs izbraucām un vasaras svētkos mēs iebraucām Vatikānu. Tas ir pie apstākļa, kad pirmos 1000 kilometrus mēs gājām ar kājām, kājnieku ātrumā. Un tur 3 mēneši pagāja apmēram. Un pēc Vatikāna mēs nebraucām uz Latviju, mēs braucām tālāk uz Venesku, uz Francijas Provansu. Jo man tur ar sievu bija jāsliek mūžīgie solījumi. Un tad mums bija tāda dilēma braukt uz Latviju vai uz Franciju. Ko mēs ar to līkumu tagad metīsim atkal uz Rīgu un atpakaļ? Francija tuvāk. Bija arī tāda doma, varbūt pa ceļam kādu smagās mašīnas šoferi sarunāsim, ka mums tos riteņus iemetīs un aizvedīs. Jo svētceļojums mums ir veikts, Rīga, Vatikāns, mēs esam sasnieguši, viss ir izpildīts. Nostopēsim kādu smago, mūs aizvedīs līdz Francijai. Bet tā arī neviens mums ceļā negadījās, un tā arī mēs līdz pašam galam. Tad kopā sanāca 4000 kilometri. Līdz Vatikānam bija 3. Un līdz Romai vēl 1000. Francija. Jā, no Francijas līdz Aviņu, tas ir Veneska, tas ir starp Marseļu un Aviņonu kaut kur tur. Jā, un droši vien beigās tad, Vatikānā tātad mēs iegājām, caur žēlsirdības durvīm izgājām. Cilvēki ļoti daudz vasaras svētkos un diezgan sarežģīts tas viss process ir. Tur vajag atrast ielas galā speciāli izveidotu koridoru, pa kuru tur eja un atsevišķās grupās un iedot sveceļnieku krustu. Un man grupas nebija, es biju viens pats. Vārds bija kaut kur noklīdis. Jo cilvēku šausmīgi daudz. Un es ar kaut kādu meksikāņu grupu gāju. Un tur 2 sievietes nesa krustu, un es tā neērti jutos, varbūt vajag palīdzēt un tā. Un tad arī es panesu to krustu, man bija tas gods. Un man pat bilde arī ir, kā es to krustu nesu. Un pa tādu koridoru tad iet tur Vatikānā, laukumam visam cauri šķērsot, tur no malas nevar tikt, tur tikai no paša sākuma jāiet. Un tad izgāja caur tām žēlsirdības durvīm. Un bija priecīgs un laimīgs, un misi nosvinēju, un pāvests nodomā palūdzos. Jā, un tad atgriezāmies Latvijā, bija tāda iespēja Ikšlē Karmela klosterī padzīvot 3 dienas. Tā kā sportistiem pēc lieliem treniņiem ir tāds atslodze, attreniņš, ja tas ir daudz skrējis, tad tev lēnām jāpaskrien, jānomierināt. Tā man pēc šī lielā svētceļojuma bija tāds atsvētceļojums, rekolekcijas 3 dienas Karmelā. Un tur Karmela māsas, zinādams, es to savu stāstu pastāstīju, viņš arī ir Vatikāna rādio, ir dzirdams, tur arī mēs esam nointervēti. Un viņas man uzdāvināja šādu grāmatu. Es tagad reklamēju, pats nezinu ko, jo es viņu vēl neesmu lasījis, bet es ticu, ka noteikti viņa ir laba grāmata. Viņa ir šogad iznākusi vai pagājuši gadu. Bojārs, Prāves Bojāra piemiņai. Viņš bija iesācis šo grāmatu rakstīt, un tad arī tagad viņa ir pabeigta. Tā ir priesteris prediķi par Jēzus svētās sirds tēmu. Man to uzdāvināja māsas, tad droši vien, kad laba grāmata, un es viņu lasīšu. Šeit arī ir tā slavenā baznīca, kurā es piedzīvoju šo brīnumu. Jēzus svētās sirds baznīca Augustovā. Droši vien, kad man tagad uz turien vajadzētu aizbraukt pateicības svētceļojumā. Droši vien arī uz Pereimonjāli, Francijā ir tāda vieta. Jēzus svētās sirds sanktuārijas, kur Marijai, Margaretai Lakokai, Jēzus svētās sirds parādījās. Jā, kad rādīju šo grāmatu, man no šienes izkrita daži svētie, kurus tas diakons Augustovā man iedeva līdzi. Tā kā iespējams, ka kāds no viņiem palūdzās pa manīm. Viens ir godināmais, viens ir svētīgais, bet viņi vēl nav svētie. Būtu vērts papētīt, kas tie tādi ir. Viņš man viņus iedeva līdzi, un tur es tiku dziedināts.
Bet, nu, protams, tas viss ir caur visu svēto Jēzus sirdi. Nu jā, un te vēl ir daži zīmodziņi ceļā. Bet man ir vēl otra tāda svētceļnieku pase, tur viss nesalīda. Tomēr 12 valstis mēs šķērsojam galu galā. Tur neviena pase nevarētu uzņemt visu tos zīmogus. Jā, un te ir arī apliecinājums no paša Vatikāna par veikto svētceļojumu. Tā, cik mums ir laiks? 2 minūtes. Jā, nu, visbeidzot, es droši vien aicinātu tos, kas domā doties svētceļojumā vai nedoties, noteikti ejiet. Es, kad sāku svētceļojumu, tas bija Rīgas Svētā Franciska baznīcā. Dienu pirms svētceļojuma es palūdzu svētību, priesteris Kārlis bija. Vispār es viņam prasu, vai tā ir normāla ideja šitā te kaut ko tādu darīt. Iet svētceļojumā ar kājām uz Romu. Viņš tā paskatījās uz manīm nevilcinoties. Svētceļojumā iet vienmēr ir pareizi. Tas taču ir svētceļojums. Nu, lūk. Tur mēs sākām, un jā, es tikai vēlos iedrošināt, īpaši tagad, kad ir jubilejas gads, kad ir cerības svētceļnieku gads. Es neapsolu, ka visiem notiks tādi brīnumi kā man, bet jums, kas iesiet, noteikti būs citi brīnumi un tādus, kurus jums Dievs ir sagatavojis. Un Kristus noteikti katram svētceļniekam kaut ko ir sagatavojis. Par to es nemaz nešaubos. Man bija uzreiz redzama augļi, bet vēl taču augļi noteikti būs pēc tam, es pieļauju. Svētceļojums, protams, bija ļoti ekstremāls. Kā tur raksta YouTube'ā, kad kaskadieri rāda, nemēģiniet to darīt mājās, ja? Es tā kā neieteiktu laikam tādiem doties, kas nekad nav braukuši ar riteni, jo ceļi ir ļoti sarežģīti un stāvi un strauji un bedraini un bieži vien ļoti intensīva satiksme, kad smagās mašīnas brauc abos virzienos via Roma, ja? Un malā nav vispārreiz baltās līnijas uzreiz uz zāli. Ļoti ekstremāli, ļoti bīstami, bet es kaut kā par to nedomāju, ka es sāku. Tas ir tā kā, kad tu izliec no izpleģi, tad tev vairs nav atpakaļ ceļa, tad neko nevar pārdomāt vairāk, tur ir tikai uz priekšu. Tā kā jā, kalni, Alpi, Apenīni prasa fizisku tādu trenētību. Smags ritens ir jāstum kalnā vairākus kilometrus ļoti lielā stāvā, slīpumā, bieži vien 20% slīpums, jā. Tā kā tā. Es visiem iesaku un netikt ekstremāli kā mēs, bet īsāku gabalu. Kaut vai ar mašīnu, ar lidmašīnu, bet uz Romu ir jādodās, ir jubilejas gads. Jēzus ir svētā sirds, mūs aicina, Jēzus ir svētā sirds, mūs gaida, Jēzus ir svētā sirds, mūs mīl. Lūk, sirds, kas ļoti mīl. Paldies jums!